Strādājot internacionālā kompānijā un komandējumos izceļojot daudzas Eiropas valstis, informācijas tehnoloģiju speciālists Imants Losāns kopā ar sievu Daci nolēma pārcelties uz abu dzimto Rēzekni – Imanta vecvecāku mājām. Vecvecāki darbojas šo zemes gabalu, tad jau savukārt pārvada no šeit pāri ceļam bija neviens tas, kā tagad, bet ciems, laikam, jā. Savukārt no ciema pārvada veco māju, piebūvēja vēl pusi. Uzbūvēja gan kūti, gan kaut kādus papildus ēkas un sāka darboties. Principā bija mežs, atmažoja. Tā, tas jau gandrīz 100 gadi. Principā esmu user experience speciālists un nodarbojos ar lietotāju lietojamību, produktu interfeisu lietojamību. Daram visu, sākot ar mājaslapu izveidi, beidzot ar diezgan sarežģītām aplikācijām. Esam strādājuši gan telekomunikāciju industrijā, gan auto industrijā, gan pat daži klienti mums ir kosmiskajā industrijā. Imants izstaro mieru un nosvērtību. Sākotnēji šķiet netipiski izdaudzinātajai latgaļu atvērtībai un ekspresivitātei, bet ātri vien top skaidrs, ka šī vieta piepilda, nomierina un aicina būt pašam. Tā kā abi ar sievu uz pastāvīgu dzīvi šeit pārcēlušies vien gada pirmajā pusē, viņos pašos vēl ir jaunatklāšanas brīnums par to, kā veidojas vide ap viņiem, un tas izraisa patiesu cieņu pret šo dzimtas īpašumu, kuru gandrīz pilnībā 1997. gadā nopostīja ugunsgrēks. Kā iepriekš atceros vēl bērnībā, šeit gan kaut kādi, gan pļaujas laiki gāja, gan kartupeļu talkas, gan viss tāds, bet pēc tam, protams, nebija tādu apjomīgu dārzu nekā. Mēs jau izlēmām bišķi vēlāk šeit visu atsākt. Sākam braukāt, sākam tīrīt kaut ko. Faktiski šeit, laikam, bija tāds mežs, kā redzam tur kalnā. Pamazām vēl kaut kādi celmi. Neizrauti pamazām, sākam pļaut, sākam kaut ko darīt. Pagājušā gadā pasūtījām mājiņu, atvada moduļos salasīja un, principā, ar janvāri diezgan patstāvīgi dzīvojam te, izņemot kaut kādus komandējumus, vēl kaut ko. Mācījos Rēzeknē, pēc tam studiju gados pārvācos uz Rīgā. Sāku strādāt, principā, visu pusdzīvi te, pusdzīvi Rīgā, jā. Principā pēdējie kaut kādi pirms Covida 5-7 gadi tika padzīvots visur lielajās pilsētās un bija tāds bišķi nogurums. Tāpēc tā daba vienmēr sauca. Covids ietekmē to visu. Sieva tagad arī nodarbojas ar keramiku uzcelām, keramikas cepli. Visa aktivitāte notiek šeit, protams, ka ir vēlme palikt, bet dzīvē grūti kaut ko paredzēt. Doma būt šeit ir, jā, ar kaut kādiem izņēmumiem, tur ar komandējumiem, ar, varbūt, tām pat Rīgā būšanām, bet kopumā, protams, gribas te. Konkrēti manā gadījumā es nejūtu kādu starpību starp Latgali vai Rīgu. Es nedomāju, ka ir kaut kāda šķirošana. Vismaz pats neesmu piedzīvojis. Rīgā komunicēju gan iepriekš, gan tagad ar dažādiem cilvēkiem. Ļoti daudz gan latgaliešu Rīgā, gan ārzemnieku sakarā ar to, ka strādāju internacionālajā kompānijā. Mums, 2000 cilvēki no, laikam, 30 dažādām valstīm un kultūrām. Savukārt tā komunikācija notiek visu laiku ar internacionālu vidi. Pārsvarā angļu valodā, protams, bet jebkurā gadījumā es nevaru teikt, ka latgalieši kaut kā atšķiras. Imants šķiet skaitļu un statistikas cilvēks. Lietām jābūt sakārtotām un pierādījumos balstītām. Arī Imanta pārstāvētais uzņēmums tā rīkojās, apzinot, vai Covid pandēmijas laikā aizsāktā attālinātā darba tradīcija ir jāturpina. Bija veikti 6 pētījumi, un tajos pētījumos
bija diezgan plašas aptaujas par to, kā cilvēki jūtas mājās. Un pirmajās aptaujās bija tie, kas vairāk gribēja strādāt no ofisa, un jau uz Covida beigām mēs redzējām, ka to cilvēku skaits tur no 1400 cilvēkiem, kas tika aptaujāti, laikam 70% teica, ka viņi labprāt strādātu no mājām. Gan tās ikdienas tradīcijas pamainījās, gan uzskati pamainījās, gan cilvēki saprata, ka viņi ekonomē laiku gan tērējot sastrēgumos, netērējot sastrēgumos, ekonomē laiku un tā tālāk. Bet joprojām ir diezgan liela cilvēku grupa, kuriem ir nepieciešams būt klātienē, un daži darba pienākumi nevar tikt pildīti attālināti, tāpēc mums ir ik pa laikam kaut kādas sesijas ofisā, un cilvēki atbrauc, komunicē ofisā. Tas darbs, viņš nav tik varbūt kvantitatīvs šodien, bet viņš ir daudz kvalitatīvāks. No uzņēmuma viedokļa, es domāju, ka šeit ir tāds ļoti labs vienošanās, jeb apusējs ieguvums, ja? Jo, ja mēs runājam par iekļaujošu darba vidi, tas nozīmē, ka darbiniekam vajag šo darbu no mājām, un uzņēmums ar iekļaujošu darba vidi patiesībā atbalsta to. Ja? Tā kā no tāda viedokļa es domāju, mēs esam ļoti vienoti. Jautājums ir drīzāk par to, ka ir jāsaglabā šī kontakts ar uzņēmumu. Proti, tad atkal, cik bieži un uz kādiem pasākumiem mēs aicinām cilvēkus, ja? Tu nevar teikt, ka vispār nebrauc uz ofisu. Kaut gan tas ir viens atkal no interesantiem, teiksim, pasaules trendiem, ka mums varbūt Latvijā tas ir mazāk, mēs esam kopumā mazi. Bet pasaulē patiesībā tagad ir tām izmaksu palielināšanām. Ļoti daudz uzņēmumu, teiksim, to vispār piedāvā, ka tu vari braukt, teiksim, strādāt ļoti tālu, ja, kaut kur, pieņemsim, tev būtu, nezinu, tur Amerikā uz pavisam laukiem vai vēl kaut kur, ja, jo tādā veidā tu samazini savus ikdienas izmaksas, vai ne? Vīrs vienmēr ir teicis, ka jūsu uzņēmumā noteikti strādā ļoti apzinīgi uz disciplīnu un teiksim, darba izpildi orientēti cilvēki, ja, jo tas ir tieši tā, tas ir, tu patiesībā pats esi tas kontrolētais galvenais, ja. Bet šeit ir divas lietas. Viena lieta, es domāju, ja mēs runājam par projektu darbu, tur ir ļoti daudz iekšējie projekta instrumenti, kuros tu redzi, kādā veidā cilvēks strādā. Ja? Ir tā saucamais, piemēram, tas pats Jira, nezinu, kā lai viņi nosauc, stūglis vai vietne, ja, kurā, teiksim, cilvēki atzīmē to, ko viņi ir izdarījuši. Un patiesībā tā kontrole ir diezgan vienkārši. Ir katru dienu tur, teiksim, tie tā kā tās sapulces no rītiem, ja, mēs viņus tur latviskā valodā saucam par stand-upiem vai vienalga, kurā tu patiesībā izstāsti. Ja. Es teiktu, ka projekta gadījumā ir ļoti vienkārši veikt to kontroli. Es domāju, ka tas ir jau no gadiem kultivēta tāda uzticēšanās gaisotne, kurā tu vienkārši zini, kas tev jādara, tu gribi to izdarīt un tu to dari. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs bonus, šis darbs no mājām, kurš tiek piedāvāts, ja, kā iespēja strādāt. Mēs varam vienmēr runāt, vai tas ir 100%, vai tas ir vairāk vai mazāk, bet katrā gadījumā arī Accentures tajā brīdī, kad mēs sākām strādāt no mājām, mums ir tā saucamais darba no mājām palīdzības budžets, sauksim to tā. Es pat nezinu, kā lai viņi labāk nosauc, ja? Kad, teiksim, jo mēs esam atbildīgi par to, lai viņam būtu kaut cik nevis kaut cik patiesībā, lai viņam ir ergonomiski vidi, ja? Un tad šīs palīdzības mehānisms ir sekojošs, ka ja jums vajag krēslu vai galdu, tur ir saraksts ar lietām, kas, teiksim, var tikt iegādātas par šo, teiksim, palīdzības budžetu, ja tā var teikt, vai atbalsta budžetu drīzāk, ja? Kad jūs to nopērciet, un tad jūs saņemat naudiņu atpakaļ, jo jūs iekārtojat savu mājās ergonomisku vidu, un mēs esam atbildīgi par to, lai jums būtu ērti strādāt.
Par internetu droši vien neinteresanti, bet tā Rīgā mērīju internetu pirms pieņemt gala lēmumu pārcelties uz šejieni. Kaut kādi bija 30 megabiti downloads, kaut kādi 10 uploads. Atbraucu uz Rēzekni, pamēru, skatos, downloads kaut kādi 50, uploads kaut kādi 12, 15. Uzkāpu šeit kalnā, downloads 150, uploads 60. Saprotu, ka internets diezgan labs, jo kaimiņu nav, tā tālāk. Uzcēlu tad māju šeit, principā nav tik labs kā kalnā, bet šeit, stabili 80. Gana labi strādāt, gana labi šērot ekrānus. Pat pilsētās, 5G ir lēnāks nekā šeit. Tas gan pozitīvi. Jau Covid laikā radās jauns šis termins hibrīda darba modelis. Un jau daudz eksperti arī tajā brīdī jau minēja, ka šis hibrīda darba modelis būs uz palikšanu. CV Online Latvija šī gada vasarā veica aptauju par attālināto darbu, aptaujājot darba devējus un darba ņēmējus. Aptaujā noskaidrojām, ka tikai katrs 4. darba devējs darbu ar saviem darbiniekiem plāno tikai klātienē, un lielākā daļa darba devēja piedāvā saviem darbiniekiem šo hibrīdu darba modeli, respektīvi strādāt iespēju gan attālināt, gan arī esot birojā. Pirms pandēmijas bija uzņēmumi, kuri savā praksē ievieš šo attālināto jeb hibrīdu darba modeli, taču tas nebija tik izplatīts. Un bieži vien bija šīs pārdomas, ka tie ir vairāk saistīts ar jauniešiem, kuriem ir pievilcīgāks šis brīvāks režīms pašiem organizēt savu darbu grafiku. Tad šobrīd var redzēt, ka šis hibrīdu darba modelis ir populārs un pievilcīgs neatkarīgi no vecuma grupas, un neatkarīgi arī no šīs ieņemamā amata vai profesijas. Tas, ko mēs varam novērot un arī secināt no mūsu veiktajām aptaujām, gan darba ņēmēji, gan arī darba devēji atzīst, ka nav būtisku atšķirību starp darbiniekiem, kas strādā tikai attālināti, vai darbiniekiem, kas izvēlās šo hibrīdu modeli, strādāt gan attālināti, gan arī būt klātienē. Kopumā tas, kad hibrīda darba modelis varētu ietekmēt šo produktivitāti, pēc mūsu aptājas nevaram secināt ne no darba devēju atbildēm, ne no darba ņēmēju atbildēm. Respektīvi, efektivitāte saglabājās iepriekšējā līmenī. Gandrīz 90% darba devēju, kuri jau šobrīd saviem darbiniekiem piedāvā hibrīda darba modeli, arī turpmāk atzina, ka viņi šo darba modeli saglabās, un tas ir uz palikšanu viņu darba vietās. Kāpēc ne citur? Kā es arī teicu, mēs sākām ceļot, principā, no manas pirmās dienas iekšā Accenture. Tā bija gan Vācija, gan Francija, gan Rumānija, gan Čehija. Dažviet kaut kādi 3-6 mēneši pavadīti, dažviet gads, pusotras, pat vairāk. Un, principā, ir redzēta pasaule, ir redzēta Eiropa, ir sapratne par to, kāda dzīve notiek tur, kā strādāt no turienes un tā tālāk. Bet, ja mēs runājam par Latviju, pirmkārt, kā es teicu, tā ir konkrēti Latgala dzimtene. Otrkārt, šeit ir visi draugi, vecāki, paziņas un tā tālāk. Un treškārt, es laikam vienmēr esmu bijis tas cilvēks, kas tiecas uz mājām. Imants ir savas dzimtās vietas un arī Latgales patriots, un viņam šeit ir arī kāda īpaši iemīļota vieta. Es teiktu Rāzna. Varbūt Dridzis. Vispār tā kā Latgala ir Zilo ezeru zeme,
tie ir ezeri. Vēl jaunībā ņēmām riteņus vai sēdāmies mašīnās, autobusos un ņēmām teltis un braucām katras brīvdienas pie kaut kāda ezera, cepam gaļu, makškerējām un tā tālāk. Un kārtie ir ezeri. Sākotnēji šo stāstu vēlējāmies veidot par imantu. Taču no viņa sacītā top skaidrs, ka būšana šeit nebūtu tāda, ja kopā ar viņu nebūtu sieva Dace. Dace pēc darba apdrošināšanas nozarē savu aicinājumu veidot māla traukus atradusi un piepilda šeit. Mēs jau taču abi divi esam piedzimuši Rēzeknē un mums katram ir lauki bijuši un tie dārza darbi, pļaušana, tas viss mums jau bija pazīstams, līdz mēs aizbraucām uz Rīgu, tāpēc tā drīzāk bija tāda kā veiksmīga atgriešanās, es teiktu. Un tā atgriešanās tikai vairāk mūs pilnveidoja un deva iespēju darīt lietas, kas mums patiešām patīk. Bet tās lietas mēs varam darīt tagad katru dienu, nevis brīvdienās, kad mēs atbraucam ciemos. Bet vīrs visu laiku mājās. Visu laiku jāredz. Īstenībā tas netraucē. Tev traucē? Nē, nekādā veidā. Varbūt tagad, kamēr mums ir tāda maza mājiņa, jo mums bija izvēle vai tā kā gaidīt, iekrāt un būvēt kaut ko lielāku, vai tūlīt un tagad ar janvāri, ar šī gada 1. janvāri ievākties kaut kādā mazākā mājiņā, jā, varbūt mums viss priekšā, mēs tā mērķiecīgi ejam. Jā, šeit platības maziem solīšiem, jā, drīz šeit būs noteikti vēl tev atsevišķi kabinets, man darbnīca un tā tālāk. Un, jā, tā kā mūsu mazā pasaulīte. Un no pirmās māla pikas izlipināja savu pirmo darbiņu un jau 3. gadu diezgan nopietni nodarbojos ar šo pasākumu. Šogad uzbūvējām cepli. Pēterdienās bija cepļa atvēršana. Salasies diezgan daudz keramiki. Principā visi, ar ko mēs kaut kādā veidā pazīstam vai komunicējam. Un, jā, bija interesants pasākums, cepļa atvēršana. Cepļu kurināšana ir diezgan smags darbs, kur prasās arī vīrieša roka. Un, pirmkārt, palīdzēja vecmeistaram Stasim Viļamam būvēt cepli, otrkārt apkārt vidi jākārto un tā tālāk. Treškārt, paša kurināšana ir diezgan sarežģīts process, gan malkas sagatava, gan skaldīšana, zāgiešana un tā tālāk. Tāpēc, jā, palīdzu, cik varu. Kā podziņš ar vārciņu, tā gribas raksturot Losāņu ģimeni. Tieši tāds melnās keramikas podziņš, kādus meistarot Dace. Tā nav masu produkcija un ar rokām darinātais vārciņš ne visās vietās pieguļ podziņam. Dažviet ir arī kāda spraudziņa, kāds nelīdzenums, bet tikai abi kopā spēj podziņā esošu vēdienu saglabāt ilgāk siltu. Mīlestība. Neko citu. Mīlestību ne tikai vienam pret otru, bet arī pret to vietu, kur mēs atrodamies. Ja tu patiesi mīli cilvēku un to zemi, to vietu, kur tu katru dienu strādā, vai pie datora, vai ārā, vai ar mālu, tad tas viss ir tādā līdzsvarā un saskaņā. Tad grūti kaut kam nesanāk, tad viss sanāk. Tad viss roku rokā iet un notiek, vai ne? Un cieņa pret otra darbu. Es saprotu, ko nozīmē izveidot podu. Es saprotu, ko nozīmē viņu labi izpulēt. Es redzu gan procesu, gan gala rezultātu un cienu to, ko dara Dace. Un tāpat es domāju, ka Dace ciena to, ko daru es. Imants mazliet samulst, kad vaicāju Dacei, kādi ir latgaļu puiši, bet viņas atbildes skan, ka tie ir paši labākie un strādīgākie, un ka viņai ļoti paveicies ar vīru, kurš viņu atbalsta un tic visām viņas trakajām idejām, turklāt palīdz arī tās realizēt. Bet kā? Uz to skatās Imants.
tas laikam ir appusēji. Jā, paldies. Kad mēs sākām ceļot, principā Dacei bija jāpamat darbu, jo man komandējumi sākās ik nedēļu, ik mēnesi un tā tālāk. Principā es Latvijā pavadīju no piekdienas 11 vakara līdz svētdienas 4 rītā un lidoju prom. Un tas bija diezgan sarežģīti. Vienā brīdī mēs sapratām, ka tā ir diezgan grūti dzīvot un sākam ceļot kopā. Forši ir, bet ir jāizvērtē savi spēki. Es atklāti sakot nesapratu pat, esot ierūdīts no bērnības ar kaut kādiem lauku darbiem, nesapratu, cik liels tomēr apjoms ir visu to sakopt un tā tālāk. Ja mēs runājam par kaut kādu, nezinu, 1 hektāru, ok, bet ja mēs runājam par tādiem laukiem, tad šeit strādāt un strādāt. Gan ziemā, gan vasarā. Jābūt gatavam strādāt. Ir jāmīl tas darbs, ir jāmīl pļaut zāli, ir jāmīl ravēt dārzu, iekārtot kaut kādu puķu dārziņu, to visu. Bet man liekas, ka nav jābaidās atgriezties, jo mums ir tik daudz pamestu šobrīd viensētu lauku, jo vecmāmiņas nomirst, bērni paliek Rīgā, neviens neatgriežas, nevienam nevajag, neviens tos papīrus nekārto, un līdz ar to tas viss tā kā aizmirstībā paliek un žēl. Un ja kaut vai 10% atgrieztos, tad, man liekas, šeit veidotos tad kā jauna pilsēta ar jaunām iespējām. Bet jā, tas atmaksājas. Tas darbs atmaksājas. Tu pamosties no rīta, putni čibina, saule. Čibina. Saule spīti, ja viņi ir. Starp citu, jā, šeit laikam par 20% vairāk saulaino dienu nekā Rīgā. Ņemot vairāk, ka tas ir līcis. Rīgā ir biežāk apmācies un tikko pārvācos uz Rīgu, man tas bija diezgan nepatīkams atklājums. Intervijas noslēgumā Dace atklāja, ka darbā Imants runā angliski, bet mājās tikai latgaliski. Un top skaidrs, kādēļ sarunas laikā šķita, ka Imants apdomā ik vārdu. Latgali ir īspēja zeme par to, ka pirmkārt tie ir dabas resursi. Te var attīstīt gan turismu, gan citas aktivitātes. Tos īspējas vienmēr rūdās, laikam tī, kur mazāka konkurence, jāmūt vārā, ka Latgalī varbūt blīvums, drusku mazāks, i cilvēki tī stiproki varbūt devušies kaut kur citur. Man liekas, tā tas varētu būt, ka īspējas ir, tī, kuri grib darboties, tī darbojās. Var gan izdomāt kaut ko jaunu savu, gan izasaistēt jau varbūt esošos projektus un attīstēt jūs to. Īspējas ir vienmēr, jūs jūrat.